labs rīts visiem! Šodien es tik un tā pieskaršos tēmai, kas ir saistīta ar ventilāciju. Ventilācija kopā ar tvaika izolāciju, tas ir ļoti sarežģīts tāds mezgls, kuru jāapstrādā ļoti akurāti. Un es jums tūlīt pateikšu, kāpēc. Jā, šeit man ir tā teikt sagatavota vieta, kur būs tā ventilācijas, nu tā teikt, tā šahtā, jā, kas aizies līdz ārēji apdarei. Un, lai tas tvaika izolācijas perimetrs nebūtu zaudēt tieši šajā vietā, tu būs jāpastrādā. Šeit tagad izskatās šādi, pēc kāda brīža es parādīšu, kā es izdarīšu tā, lai tvaika izolācija turpinātu darboties arī tad, kad ir izgriezts, nu tā teikt, vismaz tas caurums šahtā, kura pēc tam varētu būt ieliktā ventilācijas caurule. Un tagad te ir rezultāts. Varbūt nav tik smuki, bet funkcionāli, jo es faktiski uz tas tvaikas izolācijas bāzes izveidoju tādu šļuteni, pieslēdzu, ieliku iekšā līdz tur tai membrānai, jo no tās puses būs, tā teikt, tā caurule nākšot, un es pēc tam varēšu to apstrādāt tvaika izolāciju tur no tās puses, lai būtu, tā teikt, perimetrs pilnīgi izolēts. Nu, un, protams, apstrādāju tās vietas ne tikai ar tādu lentu, kurai, nav tik dārgāk, nav viena no dārgākajām, vienkārši parasta, bet starp to ieliku iekšā, tie nav redzams, bet, par perimetru ir kontrasta krāsas silikons. Kāpēc? Lai redzētu visu pirms, kā nepārtraukta līnija no silikona ir izveidota, un tā būs arī papildus aizsardzības tvaiku izolācijas sistēma. Ot šādi jātaisa ventilācijas, jo citādāk ventilācija varētu padarīt jūsu tvaika izolāciju par absolūti nederīgo. Tā teikt, kā vismaz vieta, bet vai visu kopumā.